protams, ka tagad ir jāraida suņiem, jo es vēlos sākt filmēt video, kā vienmēr. Tā tas notiek vienmēr. Nes cik ilgi viņi tagad domājiet, kā jums šķiet. Man ir šis tas, ko parādīt. Labi, es gribu ticēt, ka tūlītās suņi nesāks atkal riet, bet es tikmēr sākšu stāstīt jums par šodienas tēmu, kas ir NYX kosmētika. Jā, tieši tik tālu mēs šodien tikām. Nu ko, tad ķersimies klāt NYX produktu apskatam. Produkti pie manis ir jau manā lietošanā kopš iepriekšējā gada nogales. Un ir iespēja jau bijusi viņas izmēģināt gan uz klientiem, gan uz sevis, gan dažādās variācijas. Tad nu šodien es pastāstīšu par saviem iespaidiem. Sākšu ar NYX Ultimate acu ēnu paleti. Parādīšu arī tonīšus. Šādi te toņi. Gaišāks un stumšāku. Ļoti skaisti. Lūk, tātad šīs paletes nosaukums ir Smoky and Highlight. Nekad nesanāk parādīt. Tātad man pie rokas ir iPads, kurā tad es vēlos vienkārši. Tas ir mans suns, un vēl joprojām ir mans suns. Tikai viņai īsti nav uz ko rīt, tāpēc es nezinu, ko viņa tur dara. Tātad Ultimate Shadow palešu kolekcijā ir 4 veidu paletes. Ir pirmā ir Brights, kur ir kožas krāsas. Tad ir Warm Naturals, kur ir neitrālākas krāsas, siltie toņi. Tad ir Cool Naturals, kur ir vēsie. Un tad ir šī te Smoky and Highlight, kas ir man šāda te tumšo tonīšu ar gaišo paletīti. Norādītā cena ir $18, tas ir NYX mājaslapā. Tātad, kā ir pie mums Latvijā? To es nemācēšu šobrīd pateikt. Bet ko es varu pateikt par šo paleti? Man viņa ļoti patīk. Man ļoti patīk šie gaišie, protams, toņi. Viņi ir vienmēr izmantojami. Arī brūnais un tāds miesas krāsas, rozīgais tonis. Arī aiziet man ļoti regulāri. Piemēram, šodien es esmu izmantojusi malējos gaišos šo un šo, lai izveidotu sev bāzītī acīm. Un pievilkus klāt lineru un superīgi. Ļoti patīk šis te tonis. Ļoti regulāri viņu izmantoju. Esmu izmantojusi arī zilo, kas ir skaists. Esmu izmantojusi arī zaļo. Man grūti iet ar pelēkajiem. Man vienkārši nepatīk pelēka krāsa. Tas nenozīmē, ka viņas ir sliktas vai nepigmentētas vai kā savādāk. Viennozīmīgi šī palete ir ļoti praktiska man darbam. Es viņu regulāri ņemu līdzi arī pie klientiem, jo pat ja man kādreiz gribās pielikt kādu krāsiņu klāt, tad no šīs paletes vienmēr varu izvēlēties, jo viņas nav košas, trakas, viņas ir ļoti izmantojamas. Tātad, attiecīgi, ja jums nepatīk tik tumša palete, tātad ir vēl 2 mierīgāki veidi, gan silts, gan vēss, no kā izvēlēties. Un, ja jums patīk atkal krāsas, tad jums ir iespēja izvēlēties ļoti košu un spilgti krāsainu paleti. Tātad tas būtu par Ultimate Shadow paleti. Tātad nākamais produkts manā listē ir Strobe of Genius Illuminating Palette. Tātad izgaismotāja palete. Nāca iekš šādas kārbiņas aizmugurē. Ir arī izgaismota dāma. Jā, lūk, tātad kastīti man ir miskastē. Tātad toņi ir šādi, ir zeltīts, vēsi rozā, lavandas, tad ir zeltaini rozā, šis te būs persiku, te vairāk bronzīgu un klasiskais šampanietis. Šo es izmantoju visbiežāk, protams, es izmantoju persiku, kas atsvaidzina, reizēm izmantoju rozīgu. Lavandu īsti man nav izdevies izmantot vēl līdz šim. Zeltīto es arī tā nevisai, bet principā lielākoties visus pārējos. Nu, pigments ir foršs. Izgaismo ļoti labi. Man ļoti patīk, viņi ir ļoti praktiski un šos te visus arī var izmantot kā acu ēnas. Tātad tas arī ir superīgi, tātad 2 vienā.
varam arī likt uz lūpām pāri lūpu spīdumiem vai lūpu krāsām, lai piedotu vēl tādu gaismiņu skaistu. Tā kā jāsaka, ka paletīte ir ļoti forša. Internetā mājaslapā norādītā cena ir $19. Domāju, ka plus mīnus tas pats arī varētu būt pie mums. Tātad, jā, strobings, izgaismošana, tas viss vēl joprojām ir aktuāls, būs aktuāls, un jāsaka godīgi, ka tomēr veselīgas, virdzoša, svaiga āda vienmēr būs aktuālāka par izmodelētu un smagu make-up. Tātad dodam thumbs up šai paletītei, un noteikti viņa ir derīga kā profesionālim, tā arī ikdienas lietošanai, jo pigmentēta ļoti labi. Liela toņu izvēle, tā kā var panākt dažādību un arī izmantot daudz funkcionāli. Tātad ķersimies klāt nākamajam. Nākamais draugs ir Highlight and Contour Pro palette. Tātad modelēšanas palete. Liela, ar daudziem toņiem, kā gaišiem, tā tumšiem toņiem. Tātad pirmais atkal ir highlights, otrs ir gaišs matēts, tātad galējais atkal ir tāds viegli izgaismojošs, un zeltenais arī ir matēts, tā kā vidēji ir matēti, šis ir izteikti izgaismojošs, un šis ir viegli izgaismojošs. Matētie brūnie visi būs bez spīduma. Un jāsaka, ka šeit arī ir ļoti elementāri man piemeklēt klientam, ar kuru tad toni es viņam modelējuši seju, lai nebūtu par tumšu, lai nebūtu par gaišu, lai būtu efekts. Cena ir $25. Attiecīgi, kā jau vienmēr es atkal piedāvu iespēju, ka cena būs līdzvērtīga plus mīnus arī eiro pie mums. Uz kastītes, uz iepakojuma otrā pusītē ir arī skaisti uzzīmēts, kur tad izvietojami gaišie toņi un kur izvietojami tumšie toņi. Tā kā ir tāda praksīte. Jā, tur ir pat norādīts arī, ka ir izgaismotājus, mēs liekam tur, gaišos tur, sapludinam tur. Vienmēr cekot, ja kādam vēl nav īsti līdz galam skaidrs, ko tad dara modelētāji, te arī ir nedaudz padots priekšā, bet zinot to, cik internetā ir daudz pieejama informācija, tad vienmēr var atrast arī to papildus info tur. Šī paleta varbūt sev mājās kādam, kurš konstanti ir ar vienu sejas toni, teiksim tā, gaišu ādu, nav nepieciešama, jo viņš izmantos vienmēr vienu un to pašu modelējošo toni. Bet vizāžistiem šī palete ir kā, starp citu, kaut gan arī, pat ja jūs paņemat priekš sevis šādu te izteikti lielu, jūs vienmēr atkal šos visus toņus varat izmantot kā acu-ēnas un veidot make-upus, tā kā arī nebūs nekādas vainas. Tātad 3 lieliskas paletes man ir, tātad man ir acu-ēnu palete, man ir izgaismotāja palete un man ir konturēšanas palete. Visas 3 ir lieliskas, noteikti atbilst cenu kategorijai, ir pietiekami pigmentētas, ir labi sakomplektēti toņi. Un te mēs ieturam pauzi, jo suņirei. Nu, ries, neries, riesas, vēl riesas. Aizbrauks mašīnu un sāksim. Labi, pēdējais, par ko es šodien vēlos parunāt, ir šī maciņa saturs. Šī maciņa saturs nāk no NYX Ziemassvētku adventas kalendāra, kurš bija vienkārši fantastisks, vienkārši pasakaini burvīgs. Paldies NYX Baltika par šādu burvīgu dāvanu, ko es saņēmu pirms Ziemassvētkiem. Kastes esmu jau izmetus ārā, piedodiet, nevaru parādīt, arī kaste bija burvīga, diemžēl vienkārši man nav vietas visām šīm te kārbiņām, un es pēc maksimuma cenšos no viņām atbrīvoties vienkārši. Bet adventas kalendāra saturs vienkārši pasakains, tā kā akjeli. Un tātad šajā te adventas kalendārā saturā bija acu-ēnas un Soft Matte Lip Cream lūpu matētās spīdumi. Nosaukt pa spīdumu to nevar, jo viņš nespīd. Lūpu krēms matētais, teiksim tā. Un man uz lūpām, starp citu, ir viens no tonīšiem. Tonis Cannes,
Kannes. Kāds ir bijis Kannās? Francijas Rivjērā. Lūk, šāds te skaists tonis, man ļoti viņš patīk. Jāsaka, gan godīgi. Man ir ļoti savs šobrīd lūpas, un uz sausām lūpām šie te matētie krēmi, nav visai pateicīgi. Iekšā ir slīpotiņa, ar kur ļoti ērti ir uzklāt, bet man patīk tas, ka šīs krēms arī nav jūtams uz lūpām, nav sausuma sajūtas, nav velkošas sajūtas, nav lipīgas sajūtas. Vienmēr sakot, ļoti soft, ļoti mīksts un patīkams. Tātad mana kalendārā bija ļoti daudz tonīšu. Es to izskaitīšu cik? 3, 4, 5, 6, 12. Loģika. 12 lūpu krēmi un 12 atsvēnas. Tātad 24 dienas. Tātad tam visam vajadzētu tā arī būt. Es jums parādīšu atsevišķi tūlītās, kā visi tonīši izskatās, jo reku tāda liela čupa tur man sanāk. Tātad soft matte lip cream, tātad pilns iepakojums ir 8 ml, šis ir 4,7 ml, tātad nedaudz vairāk kā pusīte. Pieejami ir 34 dažādi toņi, un man ir 12 no 34 toņiem, kas ļauj man gan priekš sevis mainīt dažādas iespējas ikdienas, un arī uz klientiem man ir daudz ērtāk strādāt, tā kā šāds te mazs tilpums ir vienkārši pasakaini tiem, kas negrib visu laiku klāt uz lūpām vienu un to pašu toni. Tātad, jā, cena ir $6 par lielo iepakojumu, attiecīgi, tātad es domāju, ka plus mīnus tāpatās arī būs Latvijā, ka plus mīnus šī cena būs pielīdzināta eiro, varbūt nedaudz dārgāk, jo vešana un visas pārējās lietiņas tomēr arī mums ir jā. Un tātad atlikušās visas man ir atsvēras. Aizgāja pa gaisu. Tātad daudz tonīši. Iekšā bija gan zaļas, gan brūnas, gan zilas, gan visādas sārtas. Ļoti daudz skaistu toņu. Ļoti. Šis ir arī viens no maniem mīļākajiem toņiem. Cik es atradu Niks lapā, tātad šāda te viena ēniņa maksā $4. Es pieļauju iespēju, ka attiecīgi arī Latvijā būs līdzīgas cenas. Es esmu sajūsmā par pigmentāciju. Ļoti pigmentētas, ļoti foršas, tiešām fantastiskas atsvēras. Es noteikti viņas ņemšu ārā no šiem te kartoniņiem un likšu paletē iekšā, lai man ir ērti strādāt un es pārskatām redzu, jo katru reizi man ir jāvar vaļā šis te kartoniņš, jo kā redzams krāsiņas, kādās ir bildīts virsū neatbilst tai krāsai, kādā ir iekšā ēniņa. Ja tā būtu, tad vēl būtu vieglāk, bet šajā gadījumā man ir kaut kas zaļgans un iekšā ir zils, tas vēl ir tuvu, šim te ir zaļš un šim te ir gaišs, tā kā es nekad nevaru tā izdomāt. Bet toties visām ir ļoti fantastiski tā kā nosaukumi, dažādu pilsētu Prāga, Monte Carlo, Transilvānija, Manila, Kopenhāgena. Kopenhāgena, starp citu, ir viens no maniem mīļākajiem no šiem te toņiem. Tad viņš tad tā kā hameleoniņš. Ļoti patīk, ļoti patīk. Un arī ēniņas tonīšu jums parādīšu atsevišķi bildē, jo es viņas nevaru visus izcilāt tā. Tātad jāsaka, kā Niks veikalā noteikti vajag iegriezties, noteikti vajag apskatīties, kas tur ir, ko piedāvā. Cenas ir ļoti pieejamas, produkcija ir ļoti plaša un ir ļoti daudz no kā izvēlēties, tā kā viennozīmīgi jums iesaku. Tātad Niks mums ir Rīgā pieejams Stokmanā un pretī galerijai gandrīz centrs uz Audēja ielas. Ja jums ir kaut kādi mīļākie produkti no Niks, noteikti padalieties ar tiem un pastāstiet arī citiem. Un es ceru, ka jums šis video patika. Un cerams, ka jau nākamais būs pavisam drīz. Tā kā vēlu jums super jauku dienu. Un čau! Un suņi atkal dzied savu dziesmiņu. Labi.